Vai tu par 99 € pirktu austiņas ar funkciju, kuru tu nevarēsi izmantot? Nothing tikko izlaida Ear 3A, un tur ir viens sīkums specifikācijā vai viena liela reklamēta feature, ko lielākā daļa apskatu īstenībā pat palaiž garām. Nothing Ear 3A maksā 99 €, un pirmais, kas krīt acīs, ir dizains. Tā pati caurspīdīgā redzi visu iekša, ar ko Nothing ir pazīstams. Apskata modelis ir dzeltenā krāsā, kur ir viena no dažām uzkrītošajām, kas ir kaut kas svaigs un foršs. Nav vairs tikai baltas, melnas, pelēkas austiņas. Un man godīgi ļoti patīk gan kārbiņa, gan sajūtas to varot vaļā, turot rokās, gan it kā atšķirīgais, bet tajā pašā laikā kaut kur tik ļoti Nothing dizains. Austiņām iekšā ir 12 mm dinamiskais driveris, kurš ir par 1 mm lielāks nekā iepriekšējā paudzē, kas teorijā nozīmē līdz pat 5 decibeliem vairāk basa, ko parasti cenas kategorijā nesagaidītu arī LDAC atbalsts. Tulkojot no specifikāciju valodas, tas nozīmē high-res audio straumēšanu, nevis tikai saspiestu vai kompresētu Bluetooth skaņu, ko piedāvā gandrīz visi konkurenti šajā cenu kategorijā. Kas attiecas uz to skaņas kvalitāti, tad es, ja godīgi, sākumā biju nedaudz skeptisks, bet iespiežot dūmā, ir jāsaka, ka basi tiešām ir jūtami, un es pat varētu raksturot visu šo skanējumu balansētajā standarta equalizer profilā, kā vairāk uz basiem vērstu, un noteikti es biju patīkami pārsteigts par to, ka skaņa ir laba, kaut es biju gaidījis varbūt maķinīt sliktāk, jo 99 € austiņas, kas tur var būt krūts. ANC, jeb aktīvā trokšņa slāpēšana, šeit sasniedz līdz 45 decibeliem, un jāatzīst, ka tas cipars pats par sevi nav mainījies kopš iepriekšējās paudzes, bet Nothing saka, ka uzlabots esot frekvenču diapazons, īpaši tur, kur dzīvojot mūsu balsis un kaut kāds ikdienas troksnis. Uz papīra man gan vairāk izklausās pēc tādām marketinga runām. Realitātē īstenībā ir tā, ka ir ok. Ikdienas lietošanā pie apziņas, ka vidējā segmenta austiņas, tu nevari pārlieku neko pārmest. Kas arī ir ļoti labi, ir, teiksim, skaņas caurlaidība. Tā skan pietiekami dabīga, tev nav sajūta, ka mikrofoni mākslīgi pārveido skaņu un pastiprina apkārtējo troksni. Tiešām labā līmenī. Un tagad tad tā feature, ko sākumā teicu, kas Nothing padara par vienīgo šajā cenu segmentā ar tādu funkciju. Saucās Audio Snapshot. Tas nozīmē, ka tu būtībā saspied abas austiņas kopā un tā saglabā austiņās līdz 60 sekundēm no tā, ko tu klausies. Ieskaitot, ka līdz 30 sekundēm tā kā atpakaļ laikā, pirms tu vispār nospiedi pogu vai iedarbināji šo funkciju. Skan kā burvība, bet ir viens āķis. Šī funkcija ir padarīta nedaudz piņķerīgāk, kā tai vajadzētu būt. Pirmkārt, tā strādā, ja saspied abas austiņas un paturi, vai arī kreiso vai labo, kā tu esi uzstādījis, divreiz saspied un pieturi. Šī funkcija visu saglabā, ko ieraksta lokāli, un viss ir droši, un pēc tam pārtransferē uz tavu ierīci. Tas viss, protams, papildus vēl tērē bateriju, par kur vēlāk. Bet lielākais mīnus šai funkcijai, ko es vismaz atklāju testējot, es neatradu nekādu iespēju, piemēram, piefiksēt savas domas idejas. Ierakstīt kādu audio no podkasta, jā, mūzikas klipiņu, jā, bet tas arī viss. Un šis ir spēkā tikai, ja esi ielogojies iekšā Nothing X lietotnē ar Nothing kontu. Nothing Aus 3A mikrofonu ieraksta skaņas kvalitātes tests. Diemžēl ierasta stabu Valdemāra krustojums ir pakluss šodien, bet kaut kas jau brauc garām pārsējādiem. Elektroautājums visi esam trendā. Un tu vari apmēram spriest, kā tevi dzirdēs gan ietīdīties uz austiņas ierakstos vai sazvanīsies ar kādu. Jā, neko vairāk vai nevajag katrā ziņā. Ir, protams, labāk vai kaut kādiem, piemēram, Link split mikrofoniem. Tā, vari komentārus arī ierakstīt, vai tevi šāda skaņas kvalitāte mikrofoniem apmierina, ja tu tomēr meklētu kaut ko vairāk atceroties kā 99 € austiņas šīs te. Un tad otra jaunā funkcija, kuru mums galīgi nav pieejama, bet iet zem tā paša audio snapshot, ir zvanu ierakstīšana. Un šeit pavisam īsi, jo mums tā nav pieejama, Nothing ir ieviesis iespēju ierakstīt zvanus tieši no austiņām vai austiņās
ar automātiskiem brīdinājumiem abiem sarunas dalībniekiem, ka saruna var tikt ierakstīta, kas konceptuāli ir forši. Bet šī funkcija starta brīdī vai apskata tapšanas laikā Eiropā ir pieejama tikai Vācijā, Francijā un Šveicē. Ne Baltijā, ne Ziemeļvalstīs, ne lielākajā daļā pārējās Eiropas. Tā kā tā izmanto audio snapshot funkcionalitāti, ko jau es minēju, tad spaidot austiņas, tās tajos brīžos gluži vienkārši nestrādā, nepiereģistrēs tos spiedienus. Tātad, palielam, divas galvenās austiņu atšķirības funkcijas no konkurentiem pagaidām strādā apmēram pusfunkcijas apmērā. Nothing paši gan saka, ka šī ir domāta tieši tā, kā tas skan, lai piefiksētu dzirdētas idejas, domas, atzinumus kaut kādos podkastos. Man būtu gribējies, lai var arī vienkārši, piemēram, ej pa ielu, iešaujas to kaut kādu domu prātā, tu piespiedi, ātri ierunāji, kas un tur notiek, pēc tam vēlāk atvēri telefonu, iegāji iekšā un lūk, tavi visi audio snapshoti ir saglabāti, klausies un viss ir kārtībā. Un ja jau es tikko rādīju, tad parunāsim arī par lietotni Nothing X. Tā tagad piedāvā diezgan plašu funkciju klāstu, arī šādām relatīvi vienkāršākām austiņām, kā arī balss asistentu ChatGPT, ja nu negribi lietot Gemini, bet tieši Nothing telefonos. Citos Android telefonos vai citu ražotāju telefonos tur būs to ražotāju noklusējuma asistents. Kas attiec uz bateriju un uzlādi, te ir diezgan standarta bilde šim te produktu segmentam vai kategorijai. USB-C uzlāde, nav bezvadu lādēšanas iespējas, ap 5 stundām ar ANC ieslēgtu vai gandrīz visa diena, ja 9 līdz 10 stundas ar izslēgtu ANC. Kārbiņu uzlādē vēl 3 pilnas reizes un vēl kaut ko tur bišķiņ. Un tagad, kur Ear 3A stāv salīdzinājumā ar visiem konkurentiem, kas patiesībā cīnās par to pašu naudu. Es redzu būtībā tādus 3 galvenos konkurentus, kā Huawei FreeBuds 7i, Sony WF-C710N un Samsung Galaxy Buds FE. Nothing ar savu fiksēto 99 eiro cenu faktiski atrodas kaut kur pa vidu starp šiem visiem. Dārgākas par 2 konkurentiem akcijas cenā, lētākas par Samsung. Un vai šīs austiņas dienas beigās nepirkt, apdomā shortlistēt vai pirkt? Shortlistēt. Skaņa ir laba, cena ir adekvāta, audio snapshot jau ir interesanta feature, kura varbūt ar laiku mums piedāvās mūsu reģionā vairāk iespējas, kā tā dara šobrīd. Ja tu tieši gaidīji zvanu ierakstīšanas funkciju un dzīvo Latvijā vai Baltijā, tad točne nepirkt, jo nevarēs to izmantot nezināmi ilgu laiku, viss atkarīgs no Eiropas Savienības regulām un tā tālāk. Ja tev ir Samsung telefons un vēlies dziļāku integrāciju, apsver drīzāk Buds FE. Kaut tās arī maksā vairāk. Un, ja meklē vienkārši lētāko variantu ar labu ANC, iespējams, ka FreeBuds 7i vai Sony ar akcijas cenu, tās cenas ir grūti pārspēt. Bet kā tu domā, vai zvanu ierakstīšana tev vispār ir funkcija, kuras dēļ pirkt austiņas, ierakstu komentāros, vai arī audio snapshot un podkastus klausoties vai kaut kādas tam līdzīgas lietas ātri piefiksēt līdz 60 sekundēm no tās domas tev ir interesanti vai noderīgi? Padalies ar to visu komentāros, bet visā citādi paldies, ka noskaties šo video, nospied like pogu, piesako kanālam, ja neesi to vēl izdarījis, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!